Fotogrāfa Artūra Konrāta izstādes Momentum jeb mirklis atklāšana pulcēja milzumu daudz fotogrāfa mākslas cienītāju un pašu fotomodeļu. 30 fotogrāfijās iemūžinātas Latvijā pazīstamas personības. Kā iedvesmas avotu šai izstādei Artūrs min modeli Beāti Degaini. Lūk, šī meitene Beāta pie sienas. Tajā brīdī, kad es viņu bildēju, vēl nebija radusies ideja par izstādi. Tas notika vēlāk. Un, jā, noteikti viņa nospēlēja svarīgu lomu šajā visā. Tas konkrētais portrets, tas skatiens man izraisīja to sajūtu, kas man likta kā turpināt viņu kā sēriju. Cilvēks ar bārdu skatās manīm izmisīgu skatienu, jo droši vien visi gaida manu runu tur. Bet mēs varam turpināt. Fotomodeļu vidū ir Artūra paziņas un draugi, taču fotogrāfs vēlējies iemūžināt un iepazīt arī citas personības, kuras Latvijā veic lielus darbus, iedvesmojot citus. Mums ir 3 kungi, tāda jauka kompānija – Imants Gross, Andrejs Ēķis un Pauls Bankovskis. Ļoti gudri cilvēki. Un, jā, principā viss, ko man atlika izdarīt, uzrakstīt viņam Facebookā. Un pēc pāris dienām es viņu bildēju. Tagad viņš karājās šeit. Skatās uz mums visiem. Artūra darba stils atšķiroties no citu fotogrāfu pieejamā fotosesijās. Viņš nepārtraukti komunicē ar modeli, neļaujot saspringt, lai uzmanība netiktu koncentrēta uz pozēšanu. Sesijas vienmēr ir dinamiskas, ar viņu vienmēr ir interesanti. Viņš ir cilvēks ar ļoti labu humoru izjūtu, kas ir ļoti svarīgi, un viņš māk atbruņot. Un bildē tas ir ļoti svarīgi, kad ir šī brīvības sajūta. Vairāki fotomodeļi atzīst, ka vēl īsti nav iedziļinājušies Artūra radītajos portretos. Es domāju, ka pats nevienmēr var no malas novērtēt, kāda tā bilde ir sanākusi. Varbūt pašam liekas, varbūt man tur kaut kas ne tā, varbūt es tur kaut ko bišķīt mazāk, make-ups vai... Bet jā, fotogrāfs jau redz arī savādāk, un viņš redz to patiesumu un to mirkli un vispārējo, un es domāju, ka bilde ir izvēlēta ļoti laba. Man ir ļoti īpatnējs sajūtas. Es nezinu. Es neesmu tā kārtīgi paskatījusies šo bildi vēl pagaidām. Bet citi cilvēki, kuri man arī reāli redz no malas, jo es jau pats sevi neredzu, un tomēr fotogrāfija ir skats no malas, viņi teica, ka taistu, bet citāda. Ar mūsdienīgo tehnoloģiju palīdzību atliek viedtālruni pavērst pret fotogrāfiju un attēls sāk runāt. Domājot par mirkli, pirmās asociācijas, kas man nāk prātā, ir akcents, akcentēšanās un fokus. Koncentrējoties uz kaut kādām vienām maņām vai uz kaut kādām vieniem saviem priekšstatiem, es pārējos visus palaižu garām. Tas mirklis vienmēr ir daudz bagātāks nekā es pat vislabākajos savos stāvokļos spēju viņu noķert. Es vienmēr ķeru tikai fragmentu. Fotomodeļi video fragmentos mēģina nodefinēt, kas ir mirklis. Modes māksliniekam Bruno Birmanim mirkļa formulējums ir visīsākais. Tas ir visnetveramākais un visneizmērojamākais laika nogrieziens. Jana Vītoliņa, Ivo Vejs, Bez tabū.